saprotu, ka pulkstenis ir 3. Tātad vēlreiz es izsaku paldies visiem, kas patreiz ieradušies un ar tiem, kas vēl ieradīsies. Un 2 vārdos, kā mēs nonācām līdz akadēmijas sēdei. Tātad iepazīstoties ar Nobeļa prēmijām gan fizika, gan ķīmija, mēs sapratām, ka īstenībā arī ķīmijas Nobeļa prēmija lielā mērā ir par fiziku un ciet vēl fizika. Un tāpēc akadēmijas senātā nodaļas vārdā izteica priekšlikumu, ka varbūt viss grib apmeklēt, un mēs taisīsim nodaļas sēdi par šīm Nobeļa prēmijām. Bet akadēmijas vadība, prezidenta personā, ieteica veidot akadēmijas sēdi. Nu, līdz ar to mums ir uzticēts tāds goda pienākums tagad noturēt akadēmijas sēdi, kas ir nākošais līmenis virs nodaļas sēdēm, un apspriest šo jautājumu par Nobeļa prēmijām gan fizika, gan ķīmija, kā arī par šo prēmiju laureātiem. Un es vēlreiz izsaku paldies akadēmiķim profesoram Mārcim Audziņam par to, ka viņš piekrīt šo sēdi vadīt. Un tagad es aicinu Mārci, lūdzu, pārņemt sēdes vadību savās rokās. Paldies! Jā, paldies Andrejam un pārējiem akadēmijas kolēģiem, kas ieguldīja darbu, enerģiju un laiku, lai šo sēdi norganizētu. Un, protams, paldies abiem mūsu šīs dienas referentiem, akadēmiķiem, gan Jānim Alnim, gan Uldim Rogulim. Kā jau šur tur publiski arī tas ir ticis formulēts, un man personīgi arī ļoti izskatās, ka šī gadā tika piešķirta vismaz pusotra prēmija fizikā, jo abas tēmas ir ļoti fizikālas. Abas tēmas, manuprāt, ir ļoti skaistas. Man godīgi sakot liekas, ka pēdējos gados, bet tas ir mans subjektīvs viedoklis, ka fizikā atgriežas zināms romantisms. Un ar romantismu es saprotu, ka akcents ir uz tādām ļoti skaistām fizikālām lietām, fizikāliem aspektiem. Mēs atceramies, pagājušo gadu bija Nobeļa prēmija par sapītiem stāvokļiem. Šogad mums ir šīs 2 prēmijas fizikā par ļoti īsiem atoimpulsiem un ķīmijā par kvantu punktiem, kas patiesībā ir tas, ko mēs pirmo kursu studentiem stāstam par daļiņu potenciālā bedrē, man gribētos teikt. Šī ir tāda ļoti skaista ilustrācija. Protams, tam ir varbūt arī otrs aspekts. Mēs redzam, ka ļoti bieži tad šie darbi ir tapuši ļoti sen atpakaļ, kas attiecās, un Jānis droši vien stāstīs tūlīt detaļās uz Nobeļa prēmiju fizikā. Tad man ir tāda tīri subjektīva atmiņa un ļoti patīkama atmiņa par Pieru Agostīnī. Es tagad vairs nepateikšu, vai es vēl biju students vai biju jaunais pētnieks, kad vienā lielā konferencē Polijā bija Piers Agostīni, un man viņš ir palicis prātā, tas ir viens no Nobeļa laureātiem šogad fizikā, palicis prātā ar 2 lietām. Viena ir fizika, un otra patiesībā galīgi nav fizika, bet raksturo viņu kā personību. Fizikā viņa stāsts viņa laikā bija par to, ka tad, kad mēs parasti skatāmies, kā atomi miedarbojas ar gaismu, tad gaisma ir tāda ļoti neliela perturbācija. Mums ir atoms, stabila lieta, un gaisma tā kā ļoti nedaudz to atomu stāvokli spēj pamainīt. Un tad tā mēs to aprakstam. Tad tādā gadījumā, kad mums ir ļoti īsie impulsi, kuru rezultātā rodās vēl daudz īsāki impulsi, tad īsajā impulsā elektriskais lauks ir tik spēcīgs, ka viņš ir jāapskata kā elektrons gaismas laukā, kur kodols ir neliela perturbācija, kas nedaudz tā kā ietekmē to procesu, kas patiesībā ir atomu miedarbība ar gaismas lauku. Tā bija fizikas daļa, kas man toreiz likās ļoti interesanta jaunam cilvēkam. Otra, kas Pieru raksturo kā personību. Viņš kā kārtīgs francūzs, tagad viņš mums tiek pieteikts kā Ohio universitātes profesors. Tādā laikā viņš bija kārtīgs francūzs no Parīzes, un kā kārtīgs francūzs bija ļoti švītīgs, ja tā var teikt. Un viņš tā
kundzītēm, kas piekopa istabiņas Tatros, Polijā, vietā, kur notika konferences. Viņas pierunāja mazgāt viņam kreklus un katru dienu atnest no rīta svaigi izmazgātu un izgludinātu kreklu. Man tas likās super stilīgi, un kā tagad atceros, man likās, redzi, tāds ir francūzis. Tā kā droši vien, ka tad, kad mēs domājam par fiziku, tad viena lieta ir pati fizika, kas ir super interesanta, bet droši vien, ka nevajag aizmirst, ka šo te fiziku dara un taisa ļoti konkrēti cilvēki, personības, kuri arī paši ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Bet, tas tāda vienkārši neliela no manis puses atmiņa. Tagad mēs varētu pāriet pie ziņojumiem, un mēs esam iecerējuši, ka mums ir 2 ziņojumi. Pirmais ir Jānis Salnis par Nobeļa prēmiju fizikā, un otrs tad Uldis Rogols par Nobeļa prēmiju ķīmijā, kas arī ir fizikāla, bet mēs starp ziņojumiem diskusiju un jautājumus nerīkojam, tad mēs noklausāmies abus ziņojumus. Katrs no ziņotājiem ir lūgts iekļauties apmēram pusstundā, un tad mēs atveram diskusiju un diskutējam par abiem ziņojumiem vienlaicīgi kopā. Es ceru, ka visiem šāda dienas kārtība un šāda mūsu darba organizācija šķiet pieņemama. Un ja es nedzirdu skaļus iebildumus un redzu tikai dažus paceltus sīkšķīšus, tad Jāni Alni, akadēmiķi Jāni Alni, vārds tev. Labdien! Es tad mēģināšu uzlikt prezentāciju. Un likam desktop share. Un tad prezentācijā pilno ekrānu. Tā, vai jūs mani redziet un vai jūs mani dzirdiet? Visu labi redzam, visu labi dzirdam un ar nepacietību klausamies. Paldies profesoram Auziņam, ka viņš jau bija sagatavojis ziņu Latvijas ziņu dienestam un pārtulkojis uzvārdus, ka ir grūti izrunāt dāmas uzvārdu. Zviedrijā viņu sauc par Anne Lujē, un latviski tad mēs pārtulkojām par Anne Lujē. Un tie francūžu tā kā vārdi. Piers Augustīni ir no Francijas, Anna Lujē ir no Francijas un Ferenc Kraus ir no Ungārijas. Bet no tās daļas, kas runā vāciski, un viņš bija profesors Vīnē un tad pārcēlās uz Vāciju. Tā kā sanāk, ka zinātnieki ir pa visu pasauli braukājuši, nav palikuši savā dzimtenē. Tāds, diemžēl, liktenis ir, ka fizika visā pasaulē ir viena un tā pati. Un tad varbūt neliels tā kā ievads par harmonikām. Tas ir ar akustiku analoģija. Un mums var būt pamatonis un virstoņi. Šeit mums parādās tā kā pirmā harmonika un gan pāru, gan nepāru harmonikas. Ar lāzeriem ļoti bieži ir tikai nepāru harmonikas. Un tad nākošais slaids ir par to, varbūt kāpēc ir nepāru harmonikas, ka no pirmās harmonikas ir viegli uztaisīt varbūt tādu, kurai ir maksimums tajā pašā vietā. Ja ir pāru harmonika, tad sanāk, ka viņu pārklāšanās integrāls laikam 0. Un harmonikas summējot ar dažādām amplitūdām un ar dažādām fāzu nobīdēm var iegūt patvaļīgas formas signālu, piemēram, 3-stūrveida signālu, un var iegūt arī taisnstūrveida signālu. Un summējot daudzas harmonikas kopā, var iegūt arī īsts impulss, kas ir periodiski tad. Tā kā par šo tēmu impulsu lāzeriem diezgan daudz Nobela prēmijas ir bijušas. Nobela prēmija ķīmijā bija par to, ka ar femtosekundžu lāzeriem iespējams pētīt
ātras ķīmiskās reakcijas, piemēram, fotosintēzi. Ka fotosintēzē tas gaismas fotons, viņš pāriet ķīmiskajā enerģijā, un tur ir svarīgi tas benzola riņķis. Un, ja tas process notiktu ilgi, tad tas fotons droši vien aizietu siltumā. Un, jā, tad femtosekundžu lāzeri ļauj studēt šādas te reakcijas. Un, lai cilvēkiem rastos priekšstats par izmēriem, ka 30 mikrometrus gaisma noiet 100 femtosekundžu laikā. Un 30 mikrometri tie ir tādi, tā kā mazāk par matu, un parasti tādus attālumus var ļoti precīzi mainīt ar tā sauktiem piezo nanopozicionieriem. Tā, un jā, ar impulsu lāzeriem, ko mēs varam darīt, mēs varam uzšaut pa kaut ko, iztaisīt plazmu, un kad parādījās jaudīgi lāzeri, cilvēki sāka taisīt pat cietos rentgenstarus ar nanosekundžu impulsiem, un šeit ir publikācija no Lundas universitātes. Viņi taisīja punktveidu avotu, ar punktveidu avotu var iztaisīt mikroskopu, kas palielina to priekšmetu, taisa lielāku attēlu. Un viens no autoriem ir mūsu Latvijas labi pazīstamais Sunis Vanberg, kas agrāk bija Nobela komitejā, viņš bija man doktorantūrai pat daļai vadītājs Lundā. Un otrs ir Klās Jorāna Valstrom, kas ir Annas Lijē vīrs. Un viņš arī strādā ar impulsu lāzeriem un kādu laiku vadīja Lundas lāzeru centru pēc Sunis Vanberga, kad Sunis Vanbergs tā kā pensionējās. Un tad jā, par to, kāpēc īstiem impulsiem ir nepieciešams plats spektrs, ka Heisenberga nenoteiktība saka, ja mēs gribam precīzi enerģiju mērīt, tad mēs nevaram laiku precīzi mērīt, vai arī to var pārfazēt tā, ka īstiem impulsiem mums vajag lielu enerģiju, lai dabūtu to mazo nenoteiktību laikā, tad fotona enerģija ir H reiz N, kur kā ir Planka konstanta noīsinās un paliek pavisam vienkārši sakarība, ka delta T reiz delta N ir 1. Un tad, ja saliek skaitļus, tad sanāk, ka 10 femtosekundžu impulsiem nepieciešams 10-14 Hz plats spektrs, un to var iedomāties tā kā no nulles frekvences līdz 300 nanometru optiskai frekvencei. Un tādu spektru var nodrošināt titāna safīra femtosekundžu lāzers. Atosekundžu impulsiem ar redzamo spektru nepietiek, ir nepieciešams klāt arī ultravioletais diapazons, un vakuma ultravioleto iespējams ģenerēt gāzēs un plazmā, jo cieti materiāli nav caurspīdīgi. Pirms 20 gadiem Nobela laureāts Augustīni nodemonstrēja impulsu ar garumu ap 250 atosekundēm un Ferencs Krauss ar garumu 650 atosekundes. Šobrīd rekords ir 30 līdz 50 atosekundes. Tā kā viena atosekunde nav sasniegta, bet jā, visu, kas ir mazāks par femtosekundi, tad var nosaukt par atosekundžu impulsiem. Tā. Tad par to, kādas tehnoloģijas bija nepieciešamas, lai šo te sasniegtu, vēl viena Nobela prēmija bija profesoram Moru 2018. gadā par metodi, kā pastiprināt gaismas impulsus, ka optiskie materiāli iztur intensitātes 10 vati uz kvadrātcentimetru, un tā metode ir viņus izstiept garākus ar difrakcijas režģiem, tā kā maina ceļa garumu uz dažādām krāsām, un tad izstiept garu impulsu, viņu var pastiprināt un pēc tam saspiest īsā impulsā ar lielu jaudu. Un tagad jaudīgākie impulsi ir petavatu impulsi,
1 petavats apmēram uz kvadrātcentimetru. Pirms 20 gadiem bija teravatu lāzeri Lundā. Nu, tā kā tas ir tas, kas šobrīd iespējams. Un manā bosa Minhenē ieguldījums šajā te jomā arī ir Teodors Henčs. Viņš izdomāja, kā stabilizēt impulsiem tā kā elektriskā lauka fāzi impulsā. Piemēram, lai impulsā pa vidu vienmēr būtu maksimums. Kamēr tā metode nebija, tikmēr atosekundžu impulss, katrs impulss atšķīrās, dreifēja un tā kā komplicēja darbu. Un šeit ir parādīts femtosekundžu elektriskā lauka impulss, un ar sarkanu ir parādīts 0,6 femtosekundes, jeb 600 atosekundes garš, tad tas atosekundžu impulss. Jā, un tas ir kopā ar Ferencu Krausu. Tas ir tajā pašā institūtā pie Minhenes, Max Planck institūts Garhingā. Un tagad pastāstīšu, pirmais materiāls, kur skatīties, ir Nobela prēmijas mājaslapā. Un atļaušos parādīt viņu sagatavotos slaidus. Un tas, ko profesors Auziņš teica par atomu potenciālā bedrē, ka tas atoms jūt ārējo elektrisko lauku no gaismas, un tā bedre tā kā sagāžās uz vienu pusi un notiek elektronu tunelēšanās, tā kā atrauj nost elektronus. Un tas sanāk tā kā pusperioda impulss, atraut elektronus. Pirms gadiem 30 viena doktorante no Latvijas brauca uz Lundu, uz vasaras skolu, un tad viņa bija sajūsmā, cik tur jaudīgi lāzeri, un ka var noraut visus elektronus no atoma. Bet sanāk, ka tas ir tikai pusstāsts, jo otrā pusperiodā tad tie elektroni tiek sviesti atpakaļ uz atomu. Un šās te process ļauj izstarot harmonikas. Ja mums ir tā kā īsts uzsitiens, tad, lai īsts uzsitienu iztaisīt, vajag daudz tā kā sīnus viļņus ar harmoniskām frekvencēm. Un šis ir mehānisms, ko tad Anna Lujē izskaidroja, kā tas notiek. Un viņas grupa izveidoja pilnu kvantu teoriju 91. 94. gadā par harmoniku ģenerēšanu, ka ir pirmās harmonikas ar lielu intensitāti, pēc tam ir sagaidāms plakans apgabals, kur harmoniku intensitāte apmēram nemainās, un pēc tam tas process strauji iet uz leju, un to izskaidro, ka tā nogriešanas harmonika, cutoff reģions, ir saistīts ar atoma ionizēšanas potenciālu un tā saukto Ponder motive force. Es nezinu, kā latviski pārtulkot. Un tad, tas spēks ir faktiski kinētiskā enerģija, ko elektriskais lauks var piešķirt elektronam. Un tad, tie tipiskie impulsi harmonikas ir ekstrēmā ultravioletā apgabalā, 10 līdz 120 elektronu voltu robežās, un to sauc par augsto harmoniku ģenerāciju, jeb high harmonic generation. Tad šeit ir grafiks, kā mums impulsu lāzerā mums ir daudzas krāsas, un atvainojos, un tad, ja viņa sasumējās tā, ka kaut kādā brīdī visām tam frekvencēm ir viena un tā pati fāze, tad mēs iegūstam maksimumu vai minimumu, un tas atosekundžu impulss, tā ir tā kā ionizācija gāzē, tad viņam ir maksimums. Tad bija tā, ka vidējā jauda šādiem lazeriem
ir apmēram tā kā kvēlspuldzei, bet pīķa jauda pārsniedz visu pasaules elektrostaciju jaudu. Nu, šeit arī no Nobela mājaslapas ir par eksperimentu. Tas ir eksperiments, kuram parasti vajag diezgan lielas telpas un lielus optiskos galdus. Šī galda nav parādīts pats lāzers, tikai parādīts ir atosekundžu ģenerācijas princips, ka mums daļa lāzera iet uz tā kā sprauslu, kur padod inerto gāzi. Inertā gāze ir argons vai neons, tāda, ko var viegli ionizēt. Un pēc tam, lai pārliecinātos, ka mums tiešām ģenerējās atosekundžu impulsi, tad ir otrs stars, atbalsta stars, kuram ir aizturas līnija, parasti ar piezo elementiem, un tad ar viņu var probēt tā kā aizturi starp to atosekundžu impulsu un tad pātrināt elektronus, un beigās elektroni aizlido uz detektoru, par ko es vēl tālāk pastāstīšu. Šeit ir arī līdzīga publikācija, ka mums ir kamera, kur mums ir inertā gāze, neons vai argons, un tad alumīnija tā kā filtrs, lai atfiltrētu nost tā kā zemās harmonikas. Piemēram, ja grib taisīt neona atomu spektroskopiju, tad tiek izvēlētas harmonikas, kuras ir ar to viļņa garumu, kur neona atomu absorbē. Un tad ir aizturas līnija, un šeit ir tā sauktais magnetic bottle spektrometer, magnetiskās pudeles spektrometrs, un gaisma, kas tiek izmantot, parasti ir no femtosekundžu lāzera, titāna safīra lāzera, un tāds tipisks garums ir ar garumu 30 femtosekundes. Nu, un tad tie atosekundžu impulsi sanāk daudz īsāki par femtosekundžu impulsiem. Šeit ir par to magnetiskās pudeles spektrometru, ka tajā vietā, kur lāzers satiek inerto gāzi, kur ir sprausla un veidojās harmonikas, tur ir fokusējošais magnēts, kas elektronus aizgrūž projām, un tad viņi lido caur time of flight spektrometru, caurlidojuma laika spektrometru, kur ir mazāks magnētiskais lauks, kas tos elektronus tā kā virza uz detektoru, multi-channel play detektors, daudzkanālu plašu detektors, un tad tie elektroni viņi kustās ar nanosekundžu laika izšķirtspēju, tur vairs nevajag atosekundes, un tad tā kā ātrākie elektroni pienāk pirmie, un elektroni ar mazāku enerģiju pienāk vēlāk. Un ko ar šādu spektrometru var studēt? Piemēram, vai fotoelektronu emisija notiek momentā, vai tomēr ir kaut kāda aizkavēšanās. Un tad ar atosekundžu impulsiem tika noskaidrots, ka, piemēram, neona atomos fotoelektronu emisija no 2S un 2P līmeņa emisijas laiks atšķirās apmēram pa 20 atosekundēm. Un klasiski bija pieņemts, kad fotoelektronu emisija notiek momentā, bez aiztures, un pēc neona tika studēts ūdens atšķirības starp šķidru stāvokli un tvaiku stāvokli. Un šobrīd, laikam, tiek studēti virsmas elektroni cietās vielās. Un tad pastāstīšu vairāk par Nobela laureātiem, ka pats vecākais ir Pierre Augustīni, un viņš atklāja tā saukto about threshold ionization,
ja mēs ierosinām atomus ar stipru impulsu, mums parādās periodiski pīķi, tā kā fotoelektronu spektrā, kur šeit skala ir elektronu voltos. Un jā, tas bija, ko es stāstīju, ka Olga Nikolajeva bija sajūsmā Lundas universitātē 90. gados, ka tik jaudīgi lāzeri, ka atrauj no atomu visus elektronus. Un tagad pastāstīšu par otru laureātu Ferencu Krausu. Viņš izgudroja tā sauktos chipped mirrors, tie ir dielektriskie spoguļi, kuriem mainās dielektrisko pārklājumu biezums. Un tā ideja ir tāda, lai vispirms atstarotos īsie viļņa garumi un garie viļņa garumi noietu garāku gabalu. Un šāds spogulis ļauj dizainēt dispersiju īsiem impulsiem. Un, kad tos spoguļus sāk izmantot, tad Ferenca Krausa grupā nodemonstrēja 4 femtosekundžu impulsus no titāna safīra lāzera. Un 2004. gadā viņš ar grupu pārcēlās no Vīnes universitātes uz Maksa Planka kvantu optikas institūtu Garhingā pie Minhenes, un viņam iedeva ļoti lielas telpas, kur izveidoja apmēram 10 atosekundžu beamlines, tā kā eksperimentus. Grupa ir ļoti liela, apmēram 80 cilvēki, un studenti stāstīja, ka viņiem jāpiesakās pie sekretārs, un tad var 10 minūtes mēnesī dabūt laiku parunāties ar profesoru Krausu. Un profesoram Krausam ļoti labi izdodās zīmēt demonstrācijas, vizualizēt atosekundžu impulsus. Par viņu ir video uzņemts YouTube par laboratorijas aprakstu, un tas jau bija pirms Nobela prēmijas šī gada pavasarī. Tagad pāriešu pie trešās laureāts Anna Lujē, un viņa ir precējusies ar profesoru Klāsu Jorānu Valstromu Lundā, kas arī strādā ar impulsu lāzeriem. Un viņa ir 5. sieviete, kurai piešķirta Nobela prēmija fizikā. Ļoti sirsnīga un atsaucīga, un man bija tas gods, kad es biju doktorants Lundas universitātē. Viņa vadīja man laboratorijas darbu par Hanlē efektu dzīvesudraba atomos. Tā ir tēma, ko mēs ar profesoru Auziņu tajā laikā aktīvi darījām par Hanlē efektu kopīgi. Un pēc tam nākošais, kad bija Lundā, tad vadīja laboratorijas darbu par augsto harmoniku ģenerēšanu, bet tajā laikā nepalaidās modu sinhronizācija, tā kā tiem lielajiem lazeriem nekad nevar zināt, vai viņš strādās vai nestrādās, ka tie eksperimenti ir ļoti tā laikietilpīgi un jutīgi uz visu kaut ko. Tagad gribu parādīt dažus viņas slaidus par ģenerēšanu atosekundžu impulsu, kad mēs sākam ar femtosekundžu lāzeru impulsu, sūtam uz inertās gāzes sprauslu, un pēc tam mums ir gan tas femtosekundžu impulss, gan mums ir atosekundžu impulss ar fāzes nobīdi, un tad viņi to elektronu rausta, un tālāk iet uz to magnētiskās pudeles spektrometru, un uz ekrāna mēs redzam šādu te attēlu. Un tajā attēlā var redzēt interferences gredzenus, līdzīgi tā kā Ņūtona gredzeni no gaismas, un šādi gredzeni liecina par gaismas koherenci, vai šajā gadījumā tā kā izstaroto elektronu koherenci. Un tā kā visādi nifiņi parādās. Tad par to, kā pārliecināties, ka tie ir tiešām atosekundžu impulsi. Priekš tā ir tas atbalsta stars infrasarkanais. Ja atosekundžu impulsi vieni paši, tad viņi ģenerē nepāra harmonikas, bet ja viņus savieto ar to pamatharmonikas
gaismu, tad mums rodās spektrā arī tās pārharmoniku vietas, jeb var to teikt, ka veidojās sidebendi blakus katrai harmonikai. Tie sidebendi ir tā kā pa vidu starp nepārharmonikām. Un kas ir interesanti, ka viņiem ir tā kā modulācija, ieslēdz, sinusa formas signāls. Un tas gaišs tumšs, tas parādās, ja mēs mainām aizturi starp to pump un probe stariem, un tā aizturi, ir tā kā femtosekundžu diapazonā. Redzam, ka te ir sanāk tā kā starp gaišu un tumšu mums ir atosekundes. To metodu nosauca par Rabbit. Ja dzird par Rabbit, domā, ka tas ir trusis, un tad pēc tā to viegli atcerēties, ka tā ir metode atosekundžu impulsu mērīšanai. Un mēs jau pienācām pie noslēguma. Gribu pastāstīt par šī gada Nobel prēmijas saikni ar Latviju. LUASI ilgus gadus mums strādāja profesore Erna Gailīte Karule, un tagad viņa ir pensionējusies. Viņai bija Latvijas zinātnes padomes grants par atomiem stipros lāzeru laukos, un 91. 92. gadā viņa organizēja konferenci ECAMP, European Conference on Atomic and Molecular Physics, un šajā konferencē Anna Lujē apmeklēja Latviju. Par to man stāstīja profesors Bersons, kā viņi ir braukuši ar mašīnu uz Siguldu parādīt Latviju. Jā, toreiz vēl visi bija jauni, pirms 30 gadiem. Un jā, tad mūsu institūtā profesors Bersons vadīja Ritai Vēlandei promocijas darbu par pusviļņa īsiem impulsiem, kas ierosina Rydberga atomus. Un jā, tie īsie impulsi ir daudz īsāki nekā Keplera apriņķošanas periods Rydberga elektronam ap kodolu. Un jā, šī publikācija diezgan labi citēta. Un tagad man pēdējais slaids ir par profesoru Rašidu Gaņējevu, kā manam kolēģim Aigaram Atvaram izdevās piesaistīt augsta līmeņa zinātnieku, kas vada projektu. Profesoram Gaņējevam indeks ir 60, kas ir viens no augstākajiem Latvijā, un viņš ar impulsu lāzeriem ģenerēja harmonikas, kas labi sasaucās ar šī gada Nobel prēmiju, bet viņam nav kopīgu publikāciju ar Nobel laureātiem, jo viņš nedaudz savādāk ģenerēja harmonikas, kā ar vienu lāzeri tiek uzšauts pa cietu mērķi, veidojās plazma, un tad šī plazma tiek ierosināta ar jaudīgo lāzeri, kur veidojās harmonikas. Un jā, profesors Gaņējevs uzrakstīja pārskatu rakstu, un tajā rakstā minēti kvantu punkti, ka tas cietais mērķis, ja ir no nano daļiņām, tad viņi nodemonstrēja, ka harmoniku ģenerācija bija 4 reizes stiprāka nekā no balta matīriāla, parasta materiāla. Un kur ir šādi avoti nepieciešami, tie ir nepieciešami ultravioletai litogrāfijai, lai izgatavotu mikroshēmas ar pēc iespējas mazākiem tranzistoriem. Nu jā, un šis projekts jau beidzās šomēnes,
Un tad izskatās, ka šī aktivitāte varētu apsīt, jo nav izdevies jaunus projektus dabūt. Nu jā, un šie mērījumi, viņi tika veikti Minsteras universitātē. Nu jā, tas man būtu laikam viss par šī gada Nobela prēmiju. Paldies jums par uzmanību. Liels paldies Jānim par šo stāstu. Kā es teicu, diskusiju mēs atvērsim pēc arī otra stāsta. Varbūt es vienkārši gribētu vienu lietu pieminēt, it sevišķi tiem mūsu kolēģiem, kam varbūt fizika nav viņu pamats specialitāte. Tad, kad Jānis daudzkārt pieminēja atosekundes, tad varētu rasties jautājums, nu tad cik gara ir atosekunde, kas ir atosekunde. Tad es gribētu tikai piebilst, ka atosekunde tā ir miljardā daļa no sekundes miljardās daļas. Es nezinu, cik uzskatāmi var šo novērtēt miljardo daļu no miljardās daļas. Tad, ja es nekļūdījos, klausoties Jāni, es mēģināju ļoti pavieši uz papīra piemest, bet man sanāca, ka ja mēs paskatāmies visuma pilno vecumu, 13 apmēram miljardi gadu, tad šis visuma pastāvēšanas laiks pret 1 sekundi attiecībā ir tāpat kā 1 sekunde pret šo te atosekundi. Tad mēs droši vien varam tā kā nedaudz emocionālā plāksnē saprast, ko nozīmē ģenerēt atosekundžu garus impulsus. Un, protams, šeit vēl ir jautājums, kas vienmēr fiziķiem rada pārdomas. Par gaismu mēs domājam kā par vilni. Tas ir vilnis, kuram ir maksimums, minimums, maksimums, minimums. Tad, ja es šo vilni padaru tik īsu, ka man viņš ir 1 atosekundi garš, tad varētu jautāt, cik daudz maksimumu un minimumu tur ievietojās. Un patiesībā tur knapi ievietojās 1 vai pustāds maksimums, minimums, līdz ar to tie ir tādi ļoti interesanti, brīžiem pat viņus varētu vairāk saukt par optiskiem laukiem, respektīvi mēs iegūstam gaismas impulsu, kur gaisma tā īsti svārstīties nemaz nevar paspēt. Šis ir tā kā tiem, varbūt kaut kam, kā es teicu, es redzu šeit cilvēkus, kam varbūt fizika nav viņu ikdienas nodarbošanās, kā profesoru Baibu Rivžu. Prieks redzēt, ka arī cilvēkiem ārpus fizikas ir bijusi interesi šī pasākumā piedalīties. Tad varbūt tādam nelielam emocionālai stāsta daļai. Paldies Jānim par ļoti precīzo šo te fizikālo stāsta daļu. Un mēs pārējām pie Nobela prēmijas ķīmijā, par kuru mums izstāstīs tūlīt Uldis Rogulis. Arī no manas puses pavisam īsts komentārs. Kā jau es teicu, tādos pamatos kvantu fizikas pašos sākumos parasti pirmo uzdevumu, ko tad, kad cilvēkiem pastāst, ka ir Schrödingera vienādojums, ko pasniedzējs uz tāfeles atrisina, ir daļiņa potenciālā bedrē. Tas ir daļiņa kustās apgabalā, kas ir ļoti ierobežots. Ļoti mazā telpas apgabalā mēs ļaujam tam elektronam kustēties. Un tad viņam parādās īpašības, kuras ir pilnīgi nav atkarīgas no tā, kas šo ierobežojumu rada. Ir svarīgi tikai, cik lielā apgabalā viņš kustās. Un tad, kad mums, un pie tam, jo mazāks apgabals, jo patiesībā viņa stāvokļi ir enerģētiski tālāk viens no otra. Un tas nozīmē, ka ar šādām ierobežojot elektrona, piemēram, kustību telpā, mēs varam radīt vielas īpašības, patiesībā pilnīgi vienalga, no kā mēs to nanodaļiņu daram, taisam vienalga, ar ko mēs ierobežojam elektronu kustību telpā. Mums ir vienīgi svarīgi, cik lielā telpā mēs ierobežojam. Jo mazākā telpā, jo lielāka enerģija ir tiem fotoniem, ko šāda daļiņa spēj absorbēt un izstarot. Tā kā arī super skaista fizika. Jautājums, protams, kā šādas daļiņas, šādus kvantu punktus, kuros ierobežot elektronu kustību, uztaisīt. Un tur ir viss skaistums šī gada Nobela prēmijai. Atvainojos, Uldim, es ceru, ka es tā kā nenozogu tava stāsta daļu. Lūdzu, ekrāns ir tavs. Labi, paldies. Mēģināšu šērot. Tātad kādu vēl. Labi, vai tagad ir jau redzams? Jā, ļoti labi redzam, paldies. Jā. Labi, tad es esmu pateicīgs akadēmiķam Andrijam Siliņam par to, ka viņš
uzdeva man iepazīties ar šo prēmiju ķīmijā un pastāstīt to savu stāstījumu, kā es to sapratu, un tā arī varbūt, lai jums, kolēģi, būtu tas varbūt saprotamāks. Tātad 4. oktobrī parādījās šī ziņa, kad Zviedrijas Zinātņu akadēmija nolēma piešķirt balvu Nobel prēmiju ķīmijā Mungi Bavendi, Luisam Brusam un Aleksejam Jekimovam. Pirmos divus es nelatviskoju, jo nebija pārliecināts, cik tas būs korekti. Par otru es biju pārliecināts, par trešo es biju pārliecināts, tādēļ rakstīju skaidrā latviešu valodā. Nu un par ko? Par kvantu punktu atklāšanu un sintēzi. Mans stāstījums tad būs sadalīts šādi. Vispirms es īsos vārdos parādīšu šos 3 laureātus un katra viņa ieguldījumu, bet īsi. Es visā stāstījumu vismaz pirmajā daļā izmantošu preses relīzes, kas par šo ir brīvi pieejams internetā. Tad Mārts Sauziņš jau īsumā iepazīstināja par šo ideju, kas ir jau sena un pašu fizikālo to ideju, ko dod risināt pirmā kursa studentiem. Kas tad ir šie kvantu punkti, jeb quantum dots? Tad ir īsnībā daudzas un dažādas metodas šo kvantu punktu iegūšanai. Es pieminēšu tādas, kas man likās varbūt dažas svarīgākas. Tad par kvantu punktu pielietojumiem. Un man nav tik ciešas saites un tik laba pazīšanās ar šos prēmijas tātad ieguvējiem kā Jānim Alnim, bet tomēr ar Alekseju Jekimovu mums ir viena kopīga publikācija, un par to es tad pastāstīšu kopā ar to, kādas viņām vispār šīs agrīnā laika publikācijas bija. Un tātad par to kopējo publikāciju tā ir temats fotoionizācija stiklā. Nu un tālāk pievēršoties, ko mēs šeit Latvijā un universitātēs un institūtā darām, centīšos pastāstīt, cik, tātad es galvenos momentus varbūt uzsvēršu un ceru, ka kāds no kolēģiem neapvainosies, ja viņš netaisni nebūs pieminēts. Nu un arī mūsu Cietvielu fizikas institūtā, spektroskopijas laboratorijā, kurā es strādāju, ir šādi nanomateriāli, jeb nanokristāli stiklā pētīti, par to es arī īsi pieminēšu. Tātad šī Nobel prēmija ķīmijā tika piešķirta par kvantu punktu atklāšanu un attīstību. Un tātad tas ir radījis jaunus veidus, kā radīt krāsainu gaismu. Tātad šie kvantu punkti kaut arī ļoti maziņi, ļoti maziņi viņi tātad var būt dažādu izmēru un atkarībā no tā, kādā izmērā, ja viņus apstaro ar kādu, jeb ierosina ar kādu gaismu, viņi var izdot jebkuru krāsu. Varbūt šajā brīdī jau es pateikšu, cik mazi ir tie kvantu punkti. Tātad, ja mēs, teiksim, paņemam milimetru, tas mums liekas liels, teiksim, mikrons ir jau tāds puteklītis, kuru mēs knapi saskatīsim, un katrā ziņā, ja mēs tur papūtīsim, viņa vairs nebūs mūsu tūmā. Bet ja mēs tagad no šo mikrona puteklīti iedomāsimies, ka viņš ir tik liels, teiksim, kā tas katliņš, tad līdz tam kvantu punktam ir jāiet vēlreiz tikpat daudz reižu lejā apmēram,
lai iegūtu un nonāktu pie šiem te kvantu punktiem. Tātad tas ir kaut kas tāds, ko mēs knapi varam saskatīt, bet saskatīt var labos elektronu mikroskopos. Un kā viņus, teiksim, kā ar viņiem rīkoties, kā viņus kaut kur novietot, pārvietot, tas jau ir augstas meistarības un tehnoloģiju jautājums. Šajā sakarībā man bija iespēja, kā vieszinātniekam Vācijā, ievietot augstspiedienu šūnā nelielu, tātad apmēram pārdesmit mikronos cietas vielas gabaliņu, un tikko uzpūš, tā jau šis gabaliņš ir kaut kur prom un meklē pa kastīti jau nākamo, un tātad, varbūt, lai būtu priekšstats, cik mazi ir šie te kvantu punkti, pa kuriem ies runa. Viens no Nobeļa prēmijas laureātiem, kurš gan minēts sarakstā 3., bet sākšu viņu pirmo, ir fiziķis pēc izglītības Aleksejs Jekimovs, savulaik strādājis tātad Valsts optiskajā institūtā, tolaik Ļeņingradā, pēc tam pārgājis uz Jofes Fizikālo-tehnisko institūtu, bet tagad strādā Amerikā, Ņujorkā. Un 80. gadu sākumā Aleksejam Jekimovam izdevās radīt no izmēra atkarīgus kvantu efektus krāsainā stiklā. Tātad pēc stiklu noteiktas apstrādes un tātad sagatavošanas stikli bija dažādas krāsas. Un šo krāsu radīja vara chlorīda nanodaļiņas, un Jekimovs pierādīja, ka šo daļiņu izmērs ietekmē stikla krāsu. Un, lai to izskaidrotu, bija jāizmanto šī kvantu efektu tātad priekšstats koncepcija. Otrs no prēmijas ieguvējiem, Luis Bruss, dažus gadus vēlāk bija pirmais zinātnieks pasaulē, kurš pierādīja šos no izmēriem atkarīgos kvantu efektus daļiņās, kas brīvi peldēja šķidrumā. Un trešais, arī ķīmiķis pēc izglītības Mungi Bavendi, radīja revolūciju kvantu punktu ķīmiskajā ražošanā, kā rezultātā tika iegūts gandrīz ideālas daļiņas. Tā īstenībā ir liela problēma, ja nav speciālas metodes, kā var iegūt visas daļiņas vienādi izmēra. Tātad gan Jekimo agrākos pirmajos darbos, gan daudzās citās metodēs iegūst ļoti daudz dažādu izmēru daļiņas. Bet, ja ir iespēja, kā tajā gadījumā iegūt ideāli vienādas daļiņas, tad tas ir liels solis uz priekšu, un šī augstā kvalitāte bija nepieciešama, lai šos kvantu punktus varētu plaši sākt izmantot pielietojumos. Kādi priekšstati arī no šie prēmiju pavadošajām preses relīzēm? Tātad es teicu, ka šīs kvantu punkti, jeb nano izmēru daļiņu izmēri var atšķirties, un viens no priekšstatiem ir tāds, ka atkarībā no daļiņas izmēra tajā ieiet dažāda garuma vilnis. Un šis vilnis, jo ir īsāks, jo krāsa paliek zilāka. Jo šis vilnis ir garāks, tad krāsa paliek sarkanāka. Un kvantu punktu tātad definīcija, tos sauc arī par pusvadītāju nanokristāliem. Ir dažas nanometrus lielas pusvadītāju daļiņas, kura optiskās un elektroniskās īpašības atšķiras
no lielākām daļiņām kvanta mehānisku efektīvu rezultātā. Un ja daļiņu diametrs ir tikai daži nanometri, elektroniem pieejamā telpa, kas šajās daļiņās atrodas, ir ierobežota, un līdz ar to tiek ietekmētas daļiņas optiskās īpašības. Konkrēti luminescences krāsa. Otrs priekšstats, kā šos kvantu izmēru efektus var stādīties priekšā, ir tā, ja mums ir liels pusvadītāja gabals, tad tas jau arī ir tātad plaši pazīstams. Tad ir tā saucamā valences zona, aizliegtā zona, un atkarībā no tā, kas tas pa materiālu ir aizliegtā zona. Bet kas ar šo ainu notiek, ja mēs pārējām uz kvantu punktiem? Tad, pirmkārt, šie te enerģijas līmeņu, tātad šīs te joslas attālinās, pie tam parādās diskrēti līmeņi. Diskrēti tātad labi atdalīti līmeņi. Un jo mazāka daļiņa, jo vairāk atdalīta. Un šī te pārējas starp daļiņām paliek ar vien lielāku enerģiju. Un lielāka enerģija atbilst īsākām viļņa garumam. Ja teiksim tā, ja šeit būtu sarkanā diapazonā krāsa, tad šeit droši vien būtu dzeltena zaļā, un šeit jau būtu zilā krāsa. Un šī teorētiskā pamatkoncepcija, ko Mārcis Auziņš jau labi izstāstīja, kas ir kvantu punktu pamatā, ir saukta fizikā daļiņu kastē problēma. Tātad, un šo te daļiņu, bieži vien tas ir elektrons, jeb kvantu mehāniska daļiņa, tātad, ja šīs te kastes izmērs ir L, tad citreiz runā par L, citreiz runā par A, bet viss tas ir šīs te ierobežotā telpas, tātad raksturīgais izmērs. Ir salīdzinām ar tā saucamo daļiņas de Broglie viļņa garumu. Tas ir tāds princips, kvantumehānikas princips, ka katrai daļiņai ir piesaistīts kāds viļņa garums, un tas ir nosaukts par de Broglie viļņa garumu. Un tad šīs daļiņas atļautie enerģētiskie stāvokļi mērogojas apgriezti proporcionāli šīs te ierobežotās telpas izmēram. Šeit arī, teiksim, telpa vairāk ierobežota, enerģijas līmeņi mērogojas tā, ka viņi attālinās, un gan tātad šie te abi šie bloki, gan arī vēl viena bloka, teiksim, augšējās iekšiene. Un šī koncepcija ir bijusi mācību grāmatās jau kopš kvantu mehānikas pirmsākumiem, tad no 1929. gada, un galvenā ideja, ko mums būtu jāpaņem līdzi, arī turpmāk šajā stāstījumā, kad šis te korekcijas faktors, kā izmainās enerģijas līmeņu attālumi, ir apgriezti proporcionāls izmēra kvadrātam. Šeit ir, es teicu, kad labos elektronmikroskopos kvantu punktus var redzēt, tātad šeit ir tāda transmisijas elektronmikroskopa labs attēls, ņemts no šīs publikācijas. Te daudzi tātad šo te atomu izmērs ir ietilpināts 5 nanometros, tātad katrs šis te attālums ir zem 1 nanometra. Daļiņa izskatās šāda, un šeit es pieminēšu vienu no kvantu punktu veidiem, kad ir iekšējā daļiņa, jeb kodols, un vēl ir apkārt uzlikts apvalks. Es pat teiktu, kad, ja es vēlāk teikšu, kur var nopirkt un cik maksā, tad šī kodola apvalka produkti ir gandrīz vai populārāki par vienkāršiem, jeb kodola daļiņām.
Un tātad, ja paskatāmies enerģētiski, tas, ko mēs iepriekš es stāstīju, tas ir te iekšienē tiešām ir bedres, tātad ir optiskās pārējas dažādas, bet apvalkam ir, tātad apvalks veido šīs te bedres ārējās malas. Un šāds te ir kodola apvalka kvantu punkts. Un ir vairāk veidi, kā izgatavot. Nu, tātad es kā neķīmiķis dažas no tām pieminēšu. Tātad ir koloidālā sintēze, tātad šīs nanokristāla sintēzē no šķīdumiem. Temperatūra ir faktors, kas rada apstākļus, kā mazi nanokristāli rodas un cik lielus mēs viņus gribam izaudzēt. Un tātad es no tā visa arī saprotu, kāda tieši tā ir šī te Nobela prēmijas laureāta Munge Bavendi arī ideja. Tātad ir kāds šķidrums traukā, kurā tātad rodās nelieli prekursori, un atkarībā no tā, kā mēs viņus cik ilgi un kādā temperatūrā pakarstējam, mēs iegūstam vai nu mazākas, vai nu, kas spīdēs varbūt zilas, vidējus, kas spīdēs dzelteni, un vai lielākus šos te kvantu punktus. Nu, kādas vēl ir metodes? Tātad pašorganizēšanās. Jo kvantu punktus izgatavo no ļoti, ļoti daudziem materiāliem, tad, ja mums ir tāda sistēma, kura pašorganizējās, tad pastāv lokālas miedarbības ar šiem komponentiem un tātad bez kādas ārējas iedarbības. Viena populāra metode ir plazmas sintēze. Tādējādi iegūst, pieņemsim, silīcija un germānija kvantu punktus. Šajā metodē ir arī vieglāk ievadīt pieaukumus, ja tas ir nepieciešams. Un tātad parasti šos te punktus izgatavo un pārdod pulveru formā. Ja tātad es iepriekš teicu bez ārējām miedarbībām otrajā, tad ir vairākas metodas sintēze elektriskajā laukā. Tātad nodrošina elektrostatisko potenciālu, elektrodus, var būt kāda tātad deformācija tajā vietā, kur rodas šis kvantu punkts vai kāds pieaugums, kas arī palīdz. Nu, un tātad var iegūt šādus te kvantu punktus, kas ir 5 līdz 50 nanometriem. Var arī litogrāfiski veidot elektrodus un iegūt nedaudz lielākus kvantu punktus. Nu, un noslēdzot to, kas īstenībā te būtu vēl daudz turpināms, ir šie te kodola apvalka, jeb core shell struktūras. Tātad es jau minēju, kad kvantu punkts pats ir viena materiāla apgabals, ko ietver citā materiālā ar lielāku aizliegtās zonas platumu. Tad izveidojas šī te bedre, kur ir tas iekšējais tas serdes materiāls. Nu, pieņemsim, varbūt kadmijas sulfīts kodolā, cinks sulfīts apvalkā, un arī tātad citi. Tātad ir arī daudz metodes, kā ir iespējams šādus te apvalkus nodrošināt. Tātad var būt arī gadījums, ka mēs uzputinām vienu kārtiņu, bet viņai ir nehomogenitātes. Tad nākamā kārtiņa un aiznākamā, starp viņām mainās attālumi un var izveidoties arī šeit stanīs nehomogenitāšu apgabalos šādi te kvantu punkti un vēl daudz kas cits. Nu, un mūsdienās ir iespējams šos kvantu punktus ražot ar ļoti kontrolētām
salīdzinoši zemu izmaksu. Es gan pastāstīšu mazliet vēlāk, cik ir šī zemā izmaksa. Un tātad šķidruma fāzes sērijveida ķīmiju, tā padara tātad šos kvantu punktus ļoti pieejamus. Ir jau liels tirgus sasniegts šādu te kvantu punktu. Tātad pasūtot un pagaidot, cik es skatījos pāris mēnešus un samaksājot naudu, tātad šādus te kvantu punktus var tātad iegādāties. Augstas kvalitātes gaismas izstarotāji dažādās tehnoloģijās, kā arī biomedicīnas attēlu veidošanā. Ir pētījumi par to, kā izmantot kvantu punktus infrasarkanos staru fotodetekcijā, saules enerģijas pārveidošanā, gaismas diodēs, diagnostikā, fotokatalīzē, un varbūt šeit ir kas varbūt parādīsies un nav tā speciāli uzskaitīts. Un tātad mēs varam iegādāties televizorus, kuri ir tātad QLED, tātad kvantu punktu gaismas diožu ekrāni. Tātad var dažādi katalizēt ķīmiskās reakcijas, var izgaismot audzējus un palīdzēt ķirurgiem viņu darbā. Tātad šeit ir daži kvantu punktu cena piemēri, populāra firma Sigma Aldrich. Ja tātad paskatāmies, šeit ir dažādi materiāli, arī grafēns ir pulveris, tad šādi te pusvadītāju materiāli. Daudzums parasti tiek piedāvāts miligramos, vai arī šeit ir, teiksim, ja parēķina 50 miligrammiem. Un cena ir 100 eiro, kas nozīmē, ka 1 miligrama cena ir ap pārdesmit eiro, un 1 miligrams ir kaut kas tāds, ko mēs uz galda knapi saskatīsim un nedod Dievs papūtīsim, tas jau būs prom. Tātad ļoti mazos daudzumos pārdod, bet ja mēs ņemam to otru dimensiju, ka šajā mazajā daudzumā ir vēl tūkstošiem un vairāk šo te kvantu punktu, tad tā ir tā cena, ko tad uzskata par samērā pieejamu. Tagad par Alekseju Jekimovu. Agrīnās publikācijas viņam sāk skaitīties no 81. gada, un viena no pirmajām ir tāda, ka šeit ir tātad eksitona absorpcijas līnija. Tie, kas ir fiziķi par eksitoniem, labāk zina, varbūt citi, kas jūs klausoties, tas ir vienkārši tāds vielas ierosinājums, kur tā saucamais elektrons un caurums ir sasaistīti. Šādi te veidojumi var absorbēt gaismu, kas šeit arī notiek. Un ja mēs tātad šo absorpcijas līniju atkarībā no kvantu punkta izmēra, šeit ir angstrēmi, tātad 1 nanometrs ir 10 angstrēmi, tātad šeit kaut kur ir 2 nanometri, 3, 4 un tā tālāk, tad daži nanometri. Un atliek attiecīgi šo te apgriezto lieluma kvadrātu izmēram, tad šī te absorpcijas līnijas tātad nobīde, eksitonām varbūt arī vairākas absorpcijas līnijas, ir proporcionāli šī attāluma, apgriezt proporcionāli šī attāluma kvadrātam. Tā kā jau senos laikos bija tātad šiem te elektronu vai arī šo te elektronu caurumu pāru uzvedībai šaurās tātad bedrēs sagaidāms. Tālākajos gados, teiksim, 85. gadā jau bija izpētīti vairāki, 2 konkrēti materiāli, vairākas absorpcijas joslas, visas uzvedās tāpatās, jo tātad mazāks attālums,
tad, jo tālāk uz lielo enerģiju pusi pabīdījās viss šis te ar eksitonu saistītais, visa šī eksitona saistītā aina. Nu, un, protams, kā izskaidrojums jau no paša pirmā darba, Jakimom un līdzautoriem bija, ka tas ir kvantu izmēra efekts. Par to viņi nešaubījās. Nu, un tā līdz 91. gadam ļoti populāri Jakimovam bija, ja viņš, teiksim, paņem un atrod jaunā materiālā to pašu veic tos eksperimentus, arī iepriekšējos salīdzināšanai pielikt klāt. Nu, un šeit tā tad ir šī te viļņa garuma atkarība no attāluma, no tā kvantu punktu izmēra. Un šādajās formulās ir koeficienti, kuri mainās atkarībā no tā, vai tas ir elektrons, vai tas ir elektronu cauruma pāris. Un, un šie koeficienti ir mazliet mainās no tā, kur tas ir aprakstīts. Bet galvenais šeit ir apgriezts A vidējais kvadrātā. Tagad viena no publikācijām, laikā, kad es jau laikam biju savu kandidātu disertāciju aizstāvējis, bet vēl strādāju tātad kopā ar docentu Grabovski, kas tagad optometrijas fakultātē docents, un docentu Dzeni. Tad iznāca šāda publikācija pusvadītāju mikrokristālu, toreiz pa nanokristāliem izvairījās runāt, tāds vārds vēl netika. Viss, kas ir tātad maziņš, tika nosaukts par mikro un konkrēti runāja par mikrokristāliem. Fotoionizācija. Nu, kāda bija ideja? Tātad mums bija laba sadarbība ar Valsts optisko institūtu. Viņi sūtīja stiklus, dažādi sagatavotus, un mēs mērījām. Un daži no stikliem bija šādi, kuros bija izveidoti, tolaik jau 81. gads jau bija labu laiku garām, jau bija saturējuši šīs kadmijas sulfīda nanodaļiņas. Un, lai varētu labāk pastāstīt, ko šī līkne mūsu tātad raksta galvenā līkne nozīmē, es teikšu, ka tas ir stikls, tas ir silikāts stikls, kurā ir kadmijas sulfīda nanodaļiņas. Tātad līkne 2, kā veidojas. Mums ir gaisma, tātad šeit tātad no redzamās uz ultravioleto gaismu ejot, mēs tātad kaut kur no 2-3 ejam uz 5 elektronvoltiem. Ko mēs izdarām? Apgaismojam šo stiklu, bet šis, tātad ņemot šī tātad neaktivētu bez nanodaļiņām, mēs novērojam to, kad šajā te gadījumā es uzrakstīju te šīs te enerģijas sāk lielāks par 4 elektronvoltiem, stiklu apstarojam. Stiklam ir tāda īpatnība, ka viņš ir līdzīgs tātad kristālam, viņam tikai ir vēl lokalizēts stāvokļi, kas atļauj ar zemākām enerģijām, nekā būtu kristāla gadījumā, elektronus pārnest uz vadītspējas zonu. Viņi tur tātad pa šiem te lokalizētajiem cikla stāvokļiem paklējo un saķeras ķērāja centros. Un ja mēs kādu laiku apstarojam, atkarībā no tā, ar kādu mēs gaismu esam tātad apstarojuši, mazāku vai ja lielāku, tad efektīvāk šie ķērāja centri piepildās. Pēc tam mēs pakarsējam ar temperatūru, izdzenam viņus lauka, un viņi nonāk tādā stikla luminescences centrā un spīd ar stikla tātad raksturīgo gaismu. To sauc par termostimulēto luminescenci. Tā mēs iegūstam tīra stikla līkni. Kas notiek, ja mēs ievadām kadmija sulfīda nanokristālus? Viņi tātad absorbē gaismu ar mazāku enerģiju, sākot jau kaut kur no 2,5 elektronvoltiem.
Nu, te ir tas iemesls, kādēļ šis raksts tika uzskatīts par jaunu rezultātu. Varēja jau būt tā, ka tas nanokristāliņš stiklā, mēs viņu gaismojam kā gribam, tas elektrons paliek, vai teiksim, elektrons paliek tur saķerts, un nekas nenotiek. Bet izrādās, ka acīm redzot, šis te kristāliņa ierosinātais stāvoklis atrodas tuvu šiem te lokalizētajiem stāvokļiem, notiek pārnese un tiek aizpildīti tie paši elektronu ķērāja centri. Un tāpat var šo pašu gaismas summu izspīdināt un iegūt kaut ko līdzīgu kā stiklam. Tikai tā kā kadmijas sulfīda kristāliņš jau gaismu absorbē ātrāk, tad jau šī līkne sākas pie daudz mazākām enerģijām, un kaut kad viņa sasniedz arī to, kad strādā praktiski tikai tīrs stikls. Un šāda te raksta ideja arī vēl kādā no nākošajiem saviem rakstiem Jekīmovs šo te eksperimentu vēl pārpublicēja. Un, tuvojoties nobeigumam, es gribētu vairāk pievērsties, kā tad mēs Latvijā, Tehniskā universitātē no sākuma, es domāju, šo te nelielo sadaļu nosaukt kvantu punktu pētniecība. Bet īsnībā, pārdomājot, kas mūsu institūtā notiek, cik es varu izlasīt, kas Tehniskajā universitātē notiek, tieši ar kvantu punktu pētījumiem es tādu tīru publikāciju vai grupu vai darbu īsti neatradu. Bet ir tātad šie kvantu punkti ir daļa no daudz plašākas zinātnes, kas ir nanostruktūras. Un tās var būt gan viendimensālas, kas ir nanovadi, kvantu vadi vai nanovairs kvantumvairs, kur vadu diametrs ir nanometros, bet viena dimensija ir daudz lielāka, šie vadi ir gari. Vai arī divdimensionāli, tas ir principā putinātas vai citādi iegūtas slāņu struktūras, jeb kvantu akas, kvantum vels, kur šie te slāņi arī ir nanometru biezumā. Nevis tās nanostruktūrās šie kvantu punktos novērotie kvantu izmēri, jeb ierobežojumi vēl sauc efekti, ir izteikti, bet attiecīgās dimensijas ir samazināts līdz šiem kvantu punktiem raksturīgiem dažiem nanometriem. Un tātad Cietuvielas fizikas institūtā ir vairākas reizes referējis profesors Medvids, viņi pēta kvantu konusus. Tātad šī konus ar garumā nepārtraukti mainās diametrs nanometru robežās un ir novērojami kvantu izmēru efekti. Es atradu, ka profesora Šutkas laboratorijā ir arī viena disertācija, kad nanodaļiņa pētījuma fotohromos materiālos ir. Profesora Gaidukova laboratorijā ir polimēra kompozīta materiāli ar nanoizmēru pildījumu. Un šādi materiāli īstenībā ir vēl plašāk Tehniskajā universitātē pētīti. Un Latvijas universitātē profesora Kašķēju laboratorijā tātad tiek pētīti kvantu efekti elektronu pārnesē pusvadītāju nanovadu struktūrās. Profesora Erta laboratorijā nanovadu mehānisko īpašību pētījumi. Nonākot līdz Cietuvielas fizikas institūtam, tātad plāno kārtiņu laboratorijā, doktora Purāna laboratorijā, pašlaik ļoti aktīvi ir doktors Poļakovs un Butānovs, tiek pētīti kodola apvalka nanovadu struktūru un plāno kārtiņu pētījumi. Nesen viņiem arī ir viens labi citētā žurnālā raksts, viņi, es saprotu, kad
varbūt arī iesniegs pieteikumu Zinātņu akadēmijas šī gada labākajiem rezultātiem. Nu, tas varbūt priekšlaicīgi, varbūt neiesniegt. Tad mūsu spektroskopijas laboratorija, kur vada profesors Šarakovskis, es arī strādāju, mums ir nanokristālu pētījumu oksifluorīdu stikla keramikās. 17. gadā mums šis pētījums arī tika atzīmēts starp Zinātņu akadēmijas labākajiem pētījumiem. Tad mums vēl ir tīrtelpas un mikro un nanoierīču laboratorija, kur tātad izgatavo divdimensionālu nanoierīces no divdimensionāliem materiāliem. Nu, un pēdējais tāds, kas vēl tātad aug turpinās, ir tātad plaša kooperācija, saucas Latvijas kvantu iniciatīva. Un es domāju, ka šīs te kvantu iniciatīvas ietvaros arī neviens ar nanostruktūrām, varbūt pat kvantu izmēra efektiem saistīts materiāls vai pētījums tātad tiks veikts un arī publicēts. Nu, par mūsu vai manu, teiksim, zinātnisko virzienu pēdējo gadu arī nanokristāla stiklā, jeb stikla keramika. Tātad elektronu mikroskopā var saskatīt to pelēcīgo stikla, tātad struktūru un nanokristāli. Šie nanokristāli mums tātad ir ar kārtu 20-30 nanometri. Nav jau tā, ka nav domāts, lai iegūtu, teiksim, dažu nanometru, bet ja mēs paskatāmies, kā mēs vispār konstatējam, ka tur šie nanokristāli ir, tad stiklā bez nanokristāliem ir šī rentgena difrakcijas aina bezstruktūraina, kāda ir stiklam raksturīga. Un tad, ja parādās šie nanokristāli, tad parādās tā saucamie rentgena difrakcijas maksimumi. Ja šie punkti paliek mazāki, maksimumi paliek mazāki. Un tātad vismaz pašlaik tāds viedoklis mums bija radies, kad ja jau mēs tuvotos dažiem nanometriem, tad īstenībā šie te pīķīši būtu tik mazi, ka mēs viņus praktiski nevarētu atšķirt. Kas pusvadītāju kristālos iekīmojumam bija labi, ka šo pusvadītāju luminescence ir tik efektīva, ka to vienkārši jau jūt un redz, ka viņi tur ir. Bet ar rentgena difrakciju, nu, mūsu, teiksim, tie ir fluorīdu kristāli, bet šādu materiālu pozitīvās īpašības ir tādas, ka mēs tādā stabilajā oksīdu matricā varam izveidot vai arī no apkārtējās vides izolēt, teiksim, higroskopiskus kristāliņus. Un tātad šāds te īpatnējs kompozīta materiāls, nu, no starp nanomateriāliem. Paldies, tas laikam būtu viss. Izmantoju pamatā Wikipēdiju vai citus brīvpieejams interneta resursus. Un tad arī paldies par uzmanību. Jā, paldies gan Uldim, gan Jānim. Es domāju, ka mēs ieguvām tādu ļoti skaistu priekšstatu gan par pašiem pētījumiem, kas ir noveduši pie Nobeļa prēmijas, gan abos gadījumos mēs redzējām, ka tādā vai citādā veidā, kaut kur ciešāk, kaut kur varbūt drusku mazāk cieši, bet tomēr tā pārklāšanās un tās paralēlas ar pētījumiem, kas notiek Latvijā, ir ļoti labi nolasāmas. Es domāju, ka tas arī patiesībā mums rada tādu zināmu gandarījumu sajūtu. Un pirms mēs pārējām pie diskusijas, es gribētu došanu visus aicināt, un pats to daru. Kā jūs zināt, uz rīku rindas ir reactions. Mēs varam ar aplausiem šoreiz virtuāliem teikt paldies abiem mūsu šīs dienas referentiem. Un, kā es teicu, patiešām tagad ir laiks viedokļiem, jautājumiem, papildinājumiem. Lūdzu, un arī izmantosim varbūt šo te rīku paceļot roku. Tad redzu, ka Jānim Spīgulim jau ir pacelt. Jāni, lūdzu, vārds tev.
Godīgi sakot, es mēģināju nolaist savu aplausu un pacēlu roku, bet jautājums man vienalga ir. Tu minēji, Uldim, tas jautājums, tu pieminēji cenas, cik maksā miligrams ar kvantu punktiem. Vai tu esi pārreikinājis, cik maksā viens kvantu punkts? Es domāju, ka vienu kvantu punktu laikam tur būtu tas cents aiz komata, bet droši vien vajadzētu kāds 10 iegādāties, lai 1 centu varbūt. Tā ātrumā. Paldies. Labi, kolēģi, vēl kādi ir pārdomas viedokļi? Patiesībā man ļoti liekas, ka tā daļa, kas bija Jāņa, ka varbūt vecākās paudzes kolēģi atcerās Robertu Damburgu, kas ir tādā pašā grupā, kur bija Arne Karule un Imants Bērsons. Es domāju, ka viņa pētījumi par Starka efektu un ātomu elektriskā laukā kaut kādos sadaļās un kaut kādos punktos ar šiem te, protams, tādā laikā nebija runa par īsiem impulsiem un tā tālāk, bet par tie pētījumi tomēr ļoti lielā mērā pārklājās, un tas bija tas laiks, kad Latvijas ātomfizikas teorētiķi bija ļoti, ļoti spēcīgi. Man šķiet, ka joprojām Roberts Damburgs iespējams, ka ir visu laiku citētākais zinātnieks Latvijā. Un žēl, protams, ka viņam vairs kādus gadus jau nav mūsu vidū. Es domāju, ka viņam pavisam noteikti arī būtu šeit ko piebilst. Bet lūdzu, vai vēl ir jautājumi, replikas, viedokļi? Droši celiet rokas. Ja šobrīd jautājumus un viedokļus vairāk neredzu, tad es droši vien gribētu teikt, ka šī ir ļoti skaista tradīcija, ko sekcija jau tagad pēdējos gadus piekopja fizikas un tehnisko zinātņu sekcija, kā pēc Nobeļa prēmiju pasludināšanas, kas es domāju, ka zinātnē ir kaut kas līdzīgs Oskariem kinematogrāfijā. Amerikas Kinoakadēmijā un pat tie cilvēki, kas varbūt ikdienā nav lieli Hollywoodas filmu fani, joprojām katru gadu tomēr šīs te Oskara prēmijas sagaida. Man ir sajūta, ka dabas zinātnēs Nobeļa prēmijas arī piesaista uzmanību pat cilvēkiem, kas varbūt ikdienā ar zinātni nav saistīti. Tā kā šī te ideja, kas nāca no Andreja Siliņa un akadēmijas vadības, ka mums derētu šos pasākumus taisīt plašākus, publiskākus un vērstus ne tikai uz dabas zinātniekiem. Un šodien mums ir pirmais mēģinājums un ir daļa mūsu klausītāji, kas nav no dabas zinātnēm. Varbūt, ka ir vērts domāt, ka nākotnē viņus taisīt vēl plašākus, varbūt kādās brīžos arī klātienē, lai varbūt arī šo te kopā būšanas sajūtu izbaudītu. Tā kā tas varbūt, kā tas izskatās no manas puses, Andrej, kā sekcijas vadītājam, vai Andrej, tu gribi vēl ko beigās piebilst? Jā, lūdzu, Andrej, roka arī pacelta, bet droši slēdz iekšā mikrofonu. Jā, labdien vēlreiz. Tā, es domāju, ka mums, neskatoties uz to, kad ir ļoti aizņemts laiks rudenī, ja, mēs visi zinām, ka notiek paralēli dzīve 3-4 vietās dažādos, teiksim, Andris Steinbergs atvainojas, ka viņš kaut kur citur pavisam jāpiedalās, un droši vien ne viņš vien, ja. Līdz ar to es personīgi esmu ļoti pateicīgs abiem autoriem un arī pirmkārt Mārsim par to, ka mēs te esam visi kopā un varējām noklausīties, saprast, kas tur ir un cik tuvu mēs tur stāvam, Latvijas fiziķi un vispār, un cik fizika kā tāda ir starptautiski, kā varētu teikt, vienota, ja? Kaut vai atgriežoties pie tā paša, ko Uldis tā mazliet līdz galam nepateica, kad šis te kolēģis Jekīmovs, kurš strādāja šajā zemeslodes pusē, tagad šajā gadsimtā strādā otrā zemeslodes pusē, Savienotajās valstīs. Un šis te kontakts, šie te darbi
vienalga ir saistīti savā starpā. Un stikli, kas ir viens no tiem objektiem, kurš Cietvielu fizikas institūtā jau arī ir pusgadsimti, un šajā materiālā tik tiešām var veidot dažādas interesantas lietas, un tās metodas ar vien uzlabojās, un kā arī Uldis minēja, tur ir cilvēki, kas ir daudz arī publicējušies un augsta ranga žurnālos publicējušies, un ir tikai prieks, ka viņi gan piesakās uz labākiem sasniegumiem, un arī piesakās uz korespondētāju locekļu vietām. Kaut šogad drusku iznāca pārpratums ar to, ka korespondētāju locekļus fizika īstenībā izsludināja ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļu, un tur sanāca tā, ka tā nodaļa, protams, atbalsta savējos. Un līdz ar to droši vien tiem ļoti labi zinātniski augstvērtīgiem kolēģiem nāksies kandidēt vēlreiz. Un nākošais gadu nodaļai būs precīzāk jānodefinē, kādos virzienos mēs izsludinām korespondētāju locekļu vietas. Bet, es domāju, ka šeit no vienas puses mēs jūtam, ka fizikā mēs daudz Latvijas fiziķi un arī ķīmiķi, es negribu teikt, ka ne, ka tikai fiziķi, arī ķīmiķi ir ļoti labos kontaktos un sadarbībā ar pasaules zinātniekiem un pazīstami pasaulē. Un mums būtu jāpanāk, lai mūsu zinātnieki būtu ne tikai zinātnieku aprindās pazīstami, būtu arī vispār publikā pazīstami. Un varbūt, lai viņos vairāk ieklausīties politiķi. Jo to, ko mēs sakām politiķiem, te jau Jānis Alnis minēja, ka ir projekti, kas ir starptautiski, un viņš vietējie naudu ir ļoti grūti dabūt. Vieglāk ir dabūt starptautisko naudu. Mums vietējais finansējums kaut kādā veidā ir ļoti, skopi palielinās, ļoti skopi. Tur varētu būt Zinātņu akadēmija zinām lomu. Un tādēļ akadēmija būtu vajadzīgi aktīvi visās veidos, un šeit paldies Mārcim Auziņam, es gribu teikt, ka šī aktivitāte zinātnes popularizēšanā, protams, ir jūtama, ir tiesības uzstāties dažādās televīzijas pārraidēs, un vienā vai otrā veidā tomēr atgādināt, ka Latvijā ir zinātne. Un es domāju, ka Mārcis būtu tikai priecīgs, ja būtu arī kolēģi vēl jaunāki, kas tikpat aktīvi piedalītos dažādos pasākumos, tajā skaitā arī aizstāvot zinātnes intereses publikā vispār. Un tāds būtu mans tāds vērojums. Un vēlreiz es no savas puses gribu pateikt paldies gan Mārcim Auziņam par šīs akadēmijas sēdes vadīšanu, gan referentiem par ļoti interesantiem un izsvērtiem un tādiem, lai varētu gan just zinātnisko dziļumu, gan sajust šo piesitienu uz praksi un popularitāti. Un tā turpināsim, es ceru. Akadēmijas vadībā ir atbalsts šim, un darīsim, ko varēsim. Viss lietas labā, gan zinātnes, gan visas Latvijas sabiedrības labā. Mans tas būtu tāds novēlējums mums visiem un arī pārējiem. Paldies! Jā, paldies Andrejam un paldies visiem, kas piedalījās. Lai labs vakars!